tas ir treniņš. Runāt par nepatīkamiem vai kaut kādiem nepopulāriem jautājumiem vai tēmām kameras priekšā, tas nav vienkārši. It īpaši, ja ir jāuzstājas, piemēram, televīzijā vai kādā tiešraidē, tāpat Facebook vai Instagram laivā. Daudz vienkāršāk ir, ja tiek veidots video, piemēram, video kādu veidoju šobrīd es, kur ir katrā laikā iespēja nopauzēt, apstāties vai to pārrakstīt, pārveidojot. Bet es atceros ļoti labu treniņu, kad es vēl mācījos augstskolā. Mums profesors izveidoja tādu kā preses konferenci, un viņš katram iedeva savu lomu un pajautāja pirms tam, par ko tev ir nērti runāt, par ko tev ir jau tīri cilvēkam pret cilvēku, par ko tev ir nērti vai bailīgi vai kautrīgi runāt. Tā kā mēs to atklājām šo tēmu. Es atceros, ka viņš ieslēdza kameru, un mēs organizējam tādu kā preses konferenci treniņā ar mēdījiem un klausītājiem, un mums ir tās atbildīgās pozīcijas, un tajā brīdī, kad notiek ieraksts, viņš uzdod šo te nērto jautājumu, un tev ir vienkārši jāsaglabā ārējais miers, ātri jāizanalizē svarīgākā informācija galvā, pirms tam noteikti ir jābūt sagatavotam, jo ja tev iekšā nav šī satura, tad tajā brīdī, kad tev uzdod tādu jautājumu, un tev vienkārši tu saproti, ka tev filmē, tev jau tā iespējams dabīgi ir neliels uztraukums, tev vienkārši jābūt šīm saturam iekšā, un tad notiek tas klikšķis, tas ir labākajā gadījumā, jo tu automātiski sāc runāt to, kas tev ir jāpasaka, tu iedod šo informāciju cilvēkiem. Un tātad, kā to var apgūt? To var apgūt vienkārši trenējoties, tieši arī šīs te nērtās pozīcijas. Tā kā, ja ir kādi jautājumi vai ieteikumi, droši rakstiet, noderēs mums visiem. Paldies, lai forša nedēļa!